Un šķiet, Hirševits bija tas, kurš bija vārtu priekšā, varēja izdarīt metienu pa vārtiem, neizdevies un bīstamais vārtiem ir vārtos. Ļoti neveiksmīgs sākums šeit. Gadījums šķiet vairāk tas varētu būt. Neizdevās uzreiz pašiem tikt ārā. Un arī pret Koltu pirms tam atcitās Rips, kad mēs vēlreiz piespēl vairāk zvārtu priekštu pret Koltu nošķiet. Tāpīja Ripa un galvenais saglabājam Ripa pusminūti nospēlēt vairākumā. Redlīgs meties vārtiem! 1-1. Vitālijs Kovaļs neredzēja Rips lidojumu virzienu un pretkustībā noķēra viņu. Rips mainīja arī tur Rips lidojumu virzienu. Nu šķietam vienkārši metiens, bet Vārtseks neredzēja, kur tālāk savs aizsargs Maļenkīgs bija priekšā. Nu, līdz ar to patīkams rezultāts 1-1, jau uzreiz visai ātri izlīdzinām. Petrovs tur ļoti labi Cipulim! Fantastiski iespēja, bet viņš uzmet virsū Vitālijam Kovaļam. Izslido no zonas. Gorbunovs un Kristovs! Kristovs, jo fantastiski, ka viņš kaut kādus glāb savu komandu. Un neļauj Ripai ieldot vārtos. Ir Sēņkovs, saspēle Kolts. Starp aizsargiem, diemžēl, nu, arī Kolts izbrīnīts, kā tad Ripa atrada ceļu vārtos. Nu nebija pats bīstamākais metiens. Īsti negaidīja Kris Kolts šādu raidījumu un Ripa ieslīd starp aizsargiem. Tātad tas maiņas uzbrucējs Rains Veske. Un Krikonovs. Krikonovs piespēle un Ripa vārtos. 1-3. Apspēlēja šeit. Mūsu tonā redzam divi aizsargi. Tur uzbrucēji kavējās un nepaspēja. Nu, ja Recis būtu paspējis nogāzt Krikonovu, šajā brīdī tad arī būtu viss beidzies, bet Krikonovs noturējās kājās, brīvs spēlētājs un līgums sakarīgs arī vārds zaudējums. Spēle un neļauj Cipulim izdarīt metienu pat tāpauz. Bet ļoti labi piespēl, kad rasļā vārtu priekšā. Un 2 minūšu noraidījums būs. Jā, uzlēdus Gutorpedo hokejs. Mēs skatīsimies, kurš ir hokejs tātad noraidīts. Uzbrukums Gals rajonā rāda. Galvenais tiesnesis. Skatāmies vēlreiz pret Apmali. Šķiet tur, kurš savienojās ar Stīklu un Apmali. Sāns Ozoliņš devies runāt ar galveno tiesnesi. Cipuls arī atstāja ledu. Labi cīnās Miķels Rēdlīgs. Apspēlē un dodās pretuzbrukumā. 2-1. Piespēle. Tīslāks Pāns atgriežās ar kļūtajiem vārtiem. Spēlēsim vēl mazākā, bet esam samazinājuši rezultāta starpību. Jā, bet vēl 4 minūtes 13 sekundes jāspēlē mazākumā. Redzam, lieliski nospēlē Miķels Rēdlīgs. Izcili, redzam, aizskrien no Vārnakova. Teicam piespēli. Nu, tur arī aizsargam Petrovam īsti nebija citu variantu. Gandrīz jau izdevās. Tam galvenais uzdevums bija novilkt laiku, lai partneri parādās laukumā. Marcels Kosa! Nosakts bija Vitālijs Kovaļs, bet nebija nosakts viņš šo vārdu, kur Marcels Kosa arī Ripa raidīja. Skatāmies vēlreiz. Šeit atstāja Kosa. Neredzēja neko Kovaļs. Viņš tuvo tur, nebija piesaists, bija jau nedaudz pavirzies prom no tuvā vārtu stabiņa. Niklasam Lucenijusam kārtējā piespēles. 3-3. Kosa! Metiens Kovaļs atšūt, Lucenijus cīnās vārds priekš Ankapāns. Un tikai tagad skaties, es jau tur kautieši trāpa tiesnesim, diemžēl arī mūsu hokejs. Nu mēģināju uzmest. Meties, nebija arī piespies, kaut aktīvi cīnījās. Jāiet līdz galam, Šeit sejā iebrauc Žirtam Ankapānam Makarovs un Cibuļskis. Galviņš. Ripa zonā, Miķels Rēdlīgs. Pirmais pie Ripas. Pret viņu Maļenkīgi. Karsums! Neizdodas uzmest. Tur arī Hietanens ļoti labi nospēlēja. Sprokts. Karsums metiens garām vārtiem. Miķels Rēdlīgs piespēle vārtu priekšā. Karsums! Jānis Sprokts pieliek punktu šim maratonam. Vairāk kā 90 minūtes. Un uzvara ir izcīnīta. Fantastiska pašadeva, fantastisks hokejs un fantastiska uzvara. 93 minūtes ir aizvadīts šajā mačā. 93 minūtes un 3 sekundes. Tik ilgs laiks bija vajadzīgs, lai noskaidrotu uzvarē. 4-3 prieks, ka tie ir mūsējie, bet rīt jau 5. Rīt mēs tiekamies atkal. Tajā pašā laikā. Jā, tajā pašā laikā, tajā pašā vietā.
No Jānim Spruktam, uzvaras vārtu gums. Māris Jučers, lieliski iegāja spēlē, redzam atkārtojumā. Miķels Rēdlīgs, Kārsums, metiens un Sprukts. Viens pats vārtu priekšā, Raida Ripa vārtos. No ko? Varbūt Rips tāpat būtu ieslīdējis, varbūt nē. Tas nav būtiski. Uzvar ir izcīnīta un mēs rīt tiekamies atkal. Priecīgs Jānis Sprukts, priecīgi Rīgas Dinamo komanda, protams, arī visi skatītāji. Jā, nu, redzam vēlreiz un vēlreiz šo epizodu, laikam mēs varētu skatīties šobrīd ļoti ilgi un priecāties par to. Redzam arī kāds prieks pašam Jānim Spruktam. Nu, varam tikai iedomāties, cik daudz spēku šim mačam deva visi mūsu spēlētāji. Tieši tāpat kā līdzutēji, kur uzticīgi visas šīs daudzās minūtes bija kopā ar komandu.